Sveicināti nākamajā video. Šajā video es gribu pateikt to, ka mēs kā vienmēr parasti uzzināsim ko jaunu. Un šajā video es gribu jums pateikt, ka šodien mēs uzzināsim pilnīgi visu pa manām vistām. Tātad, es zinu, ka daudz no jums nemaz nezin, ko manas vistas dara, ko manas vistas ēd. Nu, jūs zināt, bet jūs nezināt viņu mīļāko ēdienu. Cik viņas vecas, kā viņām ir vārdi, kādā krāsā viņas olas dēja. Un šodien mēs to visu noskaidrosim. Tāpēc spiedi laiku un abonē un sākam skatīties visu informāciju pa manām vistām. Ar manu pirmo vistu, kur ir melni brūna. Tātad, sāksim ar vārdu. Viņa ir vistu mamma, bet viņas vārds ir Klāra. Klāra ir vistu mamma, kurai izšķīlās 15 cāļi, bet nomira 14. Uzzināsiet, kurš bija vienīgais cāls, kurš palika. Viņa, protams, ir vista. Klārai ir 2 gadi, un 24. martā viņai ir dzimšanas diena, un 13. augustā vārda diena. Klāras mīļākais ēdiens ir zāle. Viņai arī ļoti garšo gurķis, kombikorns un biespiens. Un viņa šobrīd uztraucās, jo neredz nevienu vistu un gailu, jo viņa parasti iet kopā ar gailu un vistām. Ja viņa ir viena pati, viņa uztraucas. Bet Klāra ir vismazākā, skaistākā un bailīgākā vista mums. Kā jūs redzat, viņa uztraucās. Bet Klāra tiešām ir ātra un veikla vista. Bet tagad laiks paskatīties, ko viņa dara ārā. Šī ir Klāra brīvībā viena pati. Viņa visu laiku iet apkārt vistu mājai. Bet man ir viens bēdīgs fakts par Klāru. Viņa beidza dēt olas pagājušajā gadā decembrī. Bet viņa dēja gaiši brūnas olas, un vairāk viņa nedēja, diemžēl. Bet tagad, kad jūs zināt visu informāciju par Klāru, tad laiks ķerties pie nākamās vistas. Kura tā būs? Noskaidrosiet. Atvainojiet par iztraucēšanu, bet es nāku ar ļoti svarīgu ziņojumu. Es gribu, lai jūs abonējat G3 un G-Zīm kanālu. G3 kanāls ir par spēlēm, bet Savage ir par dabu un spēlēm, bet lielākoties daļa par spēlēm. Un drīzumā būs viņa linki aprakstā, tāpēc, ja jūs gadījumā atrodat, viņi G3 ikons ir violets, melns cilvēciņš un drusciņš zils, bet Savage ir tāda seja ar melnu masku, bet ja jūs nespējat viņu atrast, uzrakstiet How I Play Standarta 2. Un uzklišiniet tur, kur ir rādīts standoffs, un tad uzspiediet apskatīties kanālu. Bet ja jūs neatrodat, drīzumā būs apraksts. Labi, ejam atpakaļ video un ķeramies pie nākamās vistas. Šī ir baltā vista. Tā ir Klāras pēdējā vista. Viņa ir vienīgā, kura ir dzīve. Un viņas vārds ir Zīlīte. Viņa 23. jūnijā ir dzimšanas diena. Viņai ir 1 gads, bet nākamajā 23. jūnijā viņai būs 2 gadi. Zīlītei ļoti sāp kāja, viņa asiņo. Un, jo Zīlīte ir ļoti neuzmanīga. Zīlītei ļoti garšo kombikorns, zāle, grīķi, makaroni, biespiens, ķirbis un kabacis. Un Zīlīte nav ļoti izveicīga, kaut gan viņa ir labā formā. Viņai vienkārši ļoti nepatīk skriet. Bet, ja nāk plēsēt, tad gan viņa skrien. Un Zīlītei šobrīd ir 1 gads un 5 mēneši. Un es ceru, ka jums viņa patīk, jo viņa dēj zaļas olas. Tas ir ļoti skaists un vēl pie tam liels. Viņa mums ir vislielākā vista. Pārējais ir mazāks, bet neņemiet vērā gaili. Viņš, protams, ir daudz lielāks.
Tagad laiks noskaidrot, ko viņa dara brīvībā viena pati. Zīlīt gan brīvībā ēd un iet uz priekšu lēnām. Bet viņi no manīm iet prom, ja es nāktu māk. Jo iedomājieties, ja kāds, jūs vienkārši ēdat ārā un staigājat, un vienkārši kāds ļoti milzīgs pienāk pie jums. Jums taču arī būtu bail, vai ne? Tāpat ir ar vistām un zīlīti. Un pārējās vistas grib pie viņas iet, jo viņām garšo arī ļoti zāli. Bet tagad mums jāķirās pie nākamās vistas, kur tā varētu būt. Bet varbūt tas arī būs gailis. Noskaidrosim to tūlīt. Un laiks iepazīties ar manu gaili. Viņu sauc Roberts. Viņš ir 11 mēnešus vecs. Viņam 7. decembrī paliks 1 gads ar pārējām jaunajām vistām. Roberts ir diezgan milzīgs gailis, bet arī normāls, jo viņš nav tik liels. Un Robertam ļoti patīk pieskatīt vistas. Viņš arī rūpējas ar vistām. Visas viņam seko līdzi, un viņš nes ēdienu vistām. Un ja viņš ir viens, viņš meklē vistas visur. Bet tas ir pēc kāda laika. Viņš arī vēlas tikt ārā pie vistām. Kā jūs redzat. Un viena vista, kas dēja, viņam atbildi. Bet jūs zināt, ja jūs skrienat pakaļ gailim, viņš skries no jums ļoti ātri prom, jo gāļi ir ļoti ātri, un Roberts arī ļoti ātrs. Viņš no maniem skrien ļoti ātri prom, tāpēc tad, kad viņi dabūt iekšā, tas ir grūti. Un Roberts ir ļoti skaists arī. Viņam ir forši seksti. Un Roberts ir labsirdīgs. Vajag noskaidrot, ko viņš dara ārā. Šis ir Roberts brīvībā viens pats. Redzat, viņam viss seko. Viņš, redzat, es viņam eju pakaļ, viņš no manī mūk. Viņš pat polidoja. Labi. Ja jums patīk Robis, lūdzu ielieciet laiku un abonējiet man, jo redzat, Robertam rūp vistas. Labi. Ķeramies pie nākamās vistas. Un šī ir mana pelēkā vista. Viņa ir balta, gaiša pelēku un nedaudz melna. Un tā ir mana brāļa mīļākā vista. Viņas vārds ir Liepiņa. Viņa piedzima tāpat 7. decembrī 2023. gadā. Viņai arī 7. decembrī paliks dzimšanas diena. Tāpat kā ar viņu arī. Viņš šobrīd dēļ, tāpēc viņai atļauj palikt mājā. Bet Liepiņa ļoti labsirdīga, mīļa, jauka un tāda pamaza. Un viņa arī uztraucās, ja ir viena pati bez gaļa. Un viņas mīļākie ēdieni ir kombikorns, zāle, biezpiens, ķirbis un gurķis. Visām gandrīz pilnīgi visi garšo vienādi viņām. Bet bija laiks noskaidrot, ko viņa dara viena pati ārā. Laiks skatīties. Un šī ir Liepiņa brīvībā. Viņa arī ēd zāli un pārējās visas arī grib. Ja kā jau jūs redzat, jo viņa ļoti garšo zāli, kā jau pārējām arī. Bet arī, ja es pienāku tūmā, viņi no maniem prom. Tā nedaudz, bet ļoti maz, jo viņi nedomā, ka esam ļauns. Labi, tagad man jums ir sliktas ziņas. Es neparādīšu visas vistas šodien. Es zinu, ko jūs domājat. Kāpēc es nepasaku visu pa savām vistām un pilnīgi pa visām savām vistām? Bet pasaku tikai pa 4 un atstāju 3. Jo es domāju, ka video jau ies pietiekami ilgi, un tas prasa diezgan ilgu laiku, tā lai viņus nofilmētu un salikt kopā. Jo garāks video, jo ilgāk viņi ir sataisīti un publicēti. Tāpēc es ceru, ka jūs man saprotat. Bet man jums ir labas ziņas.
Otrā daļa jau ir sākta filmēt, un viņa iznāks pēc nedēļas. Tāpēc es ceru, ka jums patiks. Jo es jau pateicu lielāko daļu par vistām. Man tikai 3 palikušas. Un tās vistas ir jaunās vistas, kā jau jūs zināt. Mums ir tikai 2 vecās vistas. Es pateicu par Liepiņu, Zīlīti, Robertu un Klāru. Vēl 3 palikušas. To skatīsimies nākamajā nedēļā. Un tad tā visiem. Un abonējiet Seiviģu un čītriem. Tiksimies nākamajā nedēļā. Atā.